Hei, hei visiem! Mani sauc Gvido Mēteris, un es esmu aktīvs Saldus novada jaunietis, kā arī es esmu Saldus novada jauniešu domes pārstāvis. Šodien mēs parunāsim par dažādām tēmām, kas ir saistītas ar Eiropas Savienību un Eiropas parlamentu. Šo diskusiju mums organizē Kurzemes plānošanas reģionas projekta NOTE ietvaros. NOTE ir pilsētu un organizāciju tīkls Eiropas vēlēšanām, kur apvienojušies aktīvi pilsoņi, pašvaldības un pilsoniskās sabiedrības organizācijas no 11 Eiropas Savienības dalību valstīm. Viena no tām arī ir Latvija. Šodien esmu kopā ar aktīviem jauniešiem, lai uzzinātu, ko viņi domā par Latvijas dalību Eiropas Savienībā un iespēju būt pārstāvētiem Eiropas parlamentā. Šodien diskusijā piedalīsies Ance. Es pārstāvu Saldus novada jauniešu domu, darbojos jauniešu domē kā protokoliste un arī ikdienā darbojos organizācijā Klubs Māja kā Eiropas klubu koordinātore. Sveiki visiem! Mani sauc Elīna, esmu no Kuldīgas un aktīvi darbojos Kuldīgas jauniešu domē. Čau, esmu Dāvids. Es esmu arī no Kuldīgas. Es darbojos aktīvi savas skolas pašpārvaldē, kas ir Viļplūdu Kuldīgas vidusskola. ļoti, ļoti jauki. Iesāksim ar diskusiju par to, ar ko jums asociējās Eiropas Savienība. Jeb kādas asociācijas? Labs jautājums. Personīgi manuprāt, tā stiprākā asociācija, protams, ir vienkārši demokrātija. Okay. Man laikam Eiropas Savienība vairāk asociējas ar tradīcijām un kultūru. Es teiktu, ka man Eiropas Savienība asociējas ar vienotību, jo kaut gan mēs esam ļoti atšķirīgs valsts, katrs savām tradīcijām, kultūrām un tur uzskatiem arī, mēs tik un tā spējām vienoties dažādās lietās un pieņemt lēmumus tā kopā. Okay. Ļoti jaukas un interesantas asociācijas. Taču es vēlos vēl jums uzdot tādus mazus papildu jautājumus. Piemēram, ja Eiropas Savienība būtu cilvēks, kādas īpašības viņam piemītētu? Kas būtu šis cilvēks? Raksturojiet viņu. Viņš būtu zinošs, viņš būtu draudzīgs, viņš būtu atvērts. Kā? Man liekas, ka noteikti viennozīmīgi atvērts. Tas, es domāju, jā. Bet tomēr arī tāds, kas tā kā, varbūt pie sevis vairāk, bet viņš ir atvērts un ir gatavs palīdzēt visiem, bet tomēr ir ļoti tāds lojāls pret saviem tuvākajiem. Okay. Tu teici, ka viņš būtu tāds pie sevis vairāk. Kāpēc? Es teiktu, tāpēc, ka Eiropas Savienības vispārējā tāda politika ir, ka jā, mēs palīdzam apkārtējiem, mēs esam atvērti, bet tomēr lēmumu pieņemšanā lielākoties piedalās tikai tās dalību valstis. Es domāju, tāpēc. Okay. Kā jums šķiet? Man laikam šis cilvēks saistītos ar draudzīgumu un komunikabls cilvēks, jo man liekas, ka Eiropas Savienības dalību valstis ir diezgan draudzīgas un savā starpā ļoti komunikablas. Komunikablas. Jā, man šis cilvēks būtu visam noteikti tāds ļoti zinošs, un jā, ļoti draudzīgs, atbalstošs un tāds, kurš tiešām labsirdīgs cilvēks, kurš ir ritīgais viens par visiem, viss par vienu cilvēks. Ok, un šis tāds drusku abstraktāks jautājums. Jūs varat atbildēt, kā vēlaties. Nosauciet vienu dārzenu vai augu, kas jūsuprāt varētu būt Eiropas Savienība. Šis tāds ļoti interesants, bet... Es teikšu mellenes, jo man garšo mellenes. Man patīk Eiropa. Es varu padalīties ar savu, jo es nezinu, kāpēc plūmes. Man asociēts kaut kā ar karogu, varbūt līdzīgi. Eiropas Savienības karogu. Es nezinu, bet tas mans viedoklis. Kā jums šķiet? Tas ir man pirmais, kas ienāca prātā, ir zemenes. Tad man būtu jāpadomā, kāpēc. Man laikam asociējas ar Briseles kāpostu. Nezinu, kāpēc, bet tā, jā, Brisele. Un, jā. Nav slikti? Ok. Tālāk. Ejam jau pie nākamā jautājuma, kas mums ir mūsu sarakstā. Kādas, jūsuprāt, iespējas sniedz Eiropas Savienība? Jums kā jauniešiem vai jums kā Eiropas Savienības pilsoņiem?
Nu, es teiktu, ka iespēju ir daudz, bet man laikam tuvākā ir viegla ceļošana, un it īpaši jauniešiem, kad ir iespējas pavelti ceļot, piedalīties Erasmus projektā. Jā, starptautiskās apmaiņas projekti, un tad, tā tiešām ir lieliski iespēja. Jā, protams, arī man liela daļa ir tā ceļošana. Bet vispārīgi arī viss tas, ko Eiropas Savienība dara priekš jauniešiem, ir vienkārši, manuprāt, ļoti, ļoti fantastiski visi tie projekti un vispār visi tie jaunas mērķi un viss, ko tieši Eiropas Savienība dara jauniešu attīstībai. Tas ir tā kā kaut kas, ko es ļoti, ļoti novērtēju. Es arī domāju, pievienošos Ansei un Elīnai saistībā ar to ceļošanu, kā arī ar jaunatnes projektu iespējām, ka Eiropas Savienība piedāvā gūt finansējumu lietām, kas tev ir svarīgas. Jā. Bet, kā, protams, nevar aizmirst, ka tas, protams, nav viss, jo, ja mēs tā padomājam laika gaitā, Eiropa vispār Latvijā ir sniegusi ļoti, ļoti daudz. Kad mēs padomājam, ka mēs tikko tikām prom no Padomju Savienības, mums tiešām gāja smagi, bet mēs iekļāvām Eiropas Savienībā, un tiešām tas, cik šī valsts ir daudz attīstījusies, ir tiešām iespaidīgi. Paldies Eiropai. Jā, Eiropas Savienībai. Jā, tieši tā. Tieši tas, kad arī mēs izgājām no PSRS Savienības, mēs tikām plašā tirgumā, uzreiz pieņēmām, ne uzreiz pāris gadi pagāja, bet pieņēmām, un mēs tikām vienotā pasaules tirgu, kur arī ar laiku mēs ieguvām savu valūtu, kas ir eiro. Ne savu valūtu, bet Eiropas Savienības valūtu, kas ir eiro, kas arī ļoti forši vieno, kad mēs tepat varam aizbraukt pie kaimiņiem, lietuviešiem vai igauniem, un mums nav jāmeklē pēkšņi banku, kur izmainīt pēkšņi naudu. Tas ir man šeit arī ļoti jauki. Un tas arī tieši apvienojas visu ar to ceļošanu, darba iespējas un tā tālāk. Kā arī mums Eiropas Savienība vēl dod dažādas iespējas un atbalstu mācībām visā Eiropas Savienībā. Piemēram, ja jūs vēlaties kaut kur citur studēt, citā koledžā, vidusskolā vai augstskolā, tas ir iespējams. Tas nav tik sarežģīti, kā tas bija kādreiz. Kā arī mums ir tiesības un aizsardzības, kas mums dod Eiropas Savienība, patērētāju tiesības, runas brīvība, diskriminācijas aizliegums, Eiropas Savienības dalību valstīm pieejami fondi, par kuru jūs jau pieminējāt, atbalsts un vēl daudz citas lietas. Jā. Tas tā īsumā. Tātad esam noskaidrojuši, ko mums sniedz Eiropas Savienība. Es vēlos tālāk jums pajautāt, kādas no šīm iespējām jau esat izmantojuši vai plānojat izmantot nākotnē. Pieminējāt jau šos ceļošanas projektus, varbūt kaut ko sīkāk vēlaties pastāstīt par kādu piedzīvojumu. Nu jā, mums skolā ir bijuši vairāki Erasmus projekti, un caur šiem projektiem esmu bijusi Spānijā un Austrijā. Diezgan tādā mazā vecumā, kas tā kā liekas tāds, wow, nu tā kā 13 gados aizbraukt uz Austriju. Superīgi vienkārši. Jā, es arī esmu pagaidām bijusi 2 Erasmus projektos uz Sloveniju un Rumāniju. Un tagad es vēl nākamā mēnesī došos uz Horvātiju, kas ir ļoti, ļoti jauki. Bet, protams, ir ne tikai Erasmus projekti, ir arī Latvijā mums jāspa, kur mazāks tāds projekts, tas pašs visādi kontakti un dablīdzīgas lietas, ka arī skolēni arī bez ceļošanas var kaut ko paši tepatās uztaisīt. Man nav paveicies vēl doties nevienā Erasmus ceļojumā tieši, taču es esmu piedalījies vairāk Erasmus projektu realizēšanā, gan kas mums ir bijis novadā, varbūt ir dzirdēts nāc tīmeklī, ko mēs īstenojām, liekas, vairāk kā gadu, vairākos ciklos. Jā. Ko jums piedaloties šādos projektos? Kāds bonus jums šis ir devis? Kā iniciatīva? Man personīgi vienmēr tā neformālā izglītība, vispār tas pirmā atklāsme, ka kaut kas tāds vispār eksistē, jo skolā mums par to nekad nestāst, ka ir tāda lieta kā neformālā izglītība, un tas atver tavu prātu uz jaunu mācīšanās veidu. Bet personīgi arī vienmēr to pašu projektu tēmas. Abos projektos, kur es biju, ļoti daudz runāju par kritisko domāšanu, un es tiešām ļoti daudz ko iemācījos, un es arī pielietoju savā ikdienā. Un, protams, arī visa kultūra, gan tā valsts, uz kur tu aizceļo, gan arī tās valsts, kuras cits piedalās. Vienmēr tur tie national evenings un viss tas. Kultūras pieredzes apmaiņas. Tieši tā, paldies. Un jauki uzzināt kaut ko vairāk par Eiropas kultūrām tieši no Eiropas Savienības iedzīvotājiem. Jā, tur es pats arī varu piekrist ļoti daudz. Pats nesen atgriezos no ceļojuma uz Romu, kas arī bija saistībā ar Erasmus projektiem. Un
ļoti forša iespēja. Bet tagad jautājums jums. Vispirms, cik jums ir gadi, ja drīkst zināt? Man ir 17. Aha. Man arī 17. Man ir 16. Ok, bet mēs visi esam aptuveni vidusskolas vecumā, un jau lēnām jāsāk domāt, kur mēs studēsim. Vai jūs esat jebkad aizdomājušies studēt kaut kur ārpus Latvijas, citur Eiropas Savienībā? Jā, bet nē. Aha, vēl Jā, nav nu sanācis tā. domāt, jā? ir domāts, bet tā, ka varētu īsti nē. Personīgi jā, it īpaši tagad pēdējā laikā. Kādreiz vienmēr plāns bija studēt EU, un skatīties, varbūt ar kaut kādā Erasmusā kaut kur apmaiņā aizbraukt, bet tagad tieši pēdējā laikā es sāku vairāk domāt par mācībām Vīnē. Ok. Ļoti interesanti. Man arī vienmēr ir, it kā tā ideja vienmēr ir bijusi kaut kur karājusies tā doma tur galvā. Taču es nekad īpaši neesmu tā izdomājies, izņemot pēdējā laikā, kad es esmu sācis domāt par to, kas varētu varbūt studēt, piemēram, Zviedrijā. Ok. Kāpēc tieši Zviedrijā? Es teiktu, ka tāpēc, ka tur ir diezgan augsti vērtētas universitātes, piemēram, tāpat Upsales universitāte, kas ir tieši tas, ko esmu arī apsvērs pašlaik. Un noteikti arī tāpēc, ka samērā tuvu, tad, ja var apciemot ģimeni, nav jādomā ilgi. Vīne arī es teiktu. es nezināju, ka Elīna taisījās braukt uz Vīni, bet Vīnes universitātes arī ir bijušas plānā. Pasaules atzītas lielas universitātes. Okay. Lai šie sapņi piepildās, novēlējums to. Jā, varbūt ir vēl kādas iespējas, ko vēl Eiropas Savienība varētu nodrošināt pilsoņiem. Eiropas Savienības pilsoņiem, arī tieši jauniešiem, kas jums vēl nav kādas vēlmes, ko jūs vēlētos piepildīt, lai jums palīdz piepildīt Eiropas Savienību. Piemēram, man te ir vēl pāris piemēri, ko es jums varu piedāvāt. Ko jūs domājat par to, kad Eiropas Savienība katram savam pilsonim apmaksātu vismaz vienu braucienu dzīvē uz Briseli, lai iepazītu Eiropas Savienības iestādes? Ko jūs domājat par šādu iespēju? Katram Eiropas Savienības pilsonim. Es domāju, ka tā ir lieliska iespēja, bet šobrīd jauniešiem tieši ir sniegtas daudz iespējas, kā nokļūt Eiroparlamentā. Es domāju, ka tas arī ir forši. Es domāju, ka papīri izklausās ļoti, ļoti jauki, bet tajā pašā brīdī tās būtu pirmkārt milzīgas izmaksas. Tas kļūtu par ritīgo turistu gala punktu. Turklāt ir jau tā ļoti daudz iespējas, kā cilvēki tur var nonākt, un cilvēki, kur tajā tiešām ir ieinteresēti, tur var nokļūt bez šāda projekta, vai kā to nosaukt. Tāpēc, jā, manuprāt, ir labākas vietas, kur naudu nolikt. Es arī domāju, ka uz papīra izskatās ļoti lieliski, bet reāli tās var būt milzīgas izmaksas. Un būtu noteikti arī cilvēki, kuriem varbūt tas neīpaši interesētu, bet viņi vienkārši braukt, jo ceļojums uz Briseli. Pa brīvu vēl pēc tam. Jā. Bet varbūt jums ienāca idejas galvā, kādas ir šīs iespējas, kuras jūs vēlētos vēl redzēt? Es nezinu, varbūt tā viļņa kā par ceļošanu uz Eiroparlamentu. Un vispār pa Eiropas, domāju, varbūt būtu jāpaplašina tas, kā sauc, Discovery EU. Būtu varbūt jāpaplašina tā iniciatīva, kā piedāvātu varbūt lielākam vecuma posmam, ka mēs piedāvājam arī cilvēkiem, kas ir vecāki. It īpaši tāpēc, ka mums vēl tagad vilcieni, visa infrastruktūra attīstās, un tas kļūst vēl reālāk, ka cilvēki var tiešām ceļot pa normālām samaksām. Un ka varbūt tas nebūtu tik ļoti dārgi, nemaz palielināt to iniciatīvu, paplašināt. Paplašināt, ok. Un ko es teiktu par ideju, kad katram Eiropas Savienības pilsonim būtu iespēja apgūt kādu no Eiropas Savienības oficiālajām valodām pēc izvēles bez maksas? Piemēram, es gribu iemācīties itāļu valodu, un es bez maksas to varu atrast sev skolotāju un arī iemācīties itāļu valodu. Ko jūs domājat par šādu iespēju? Šī man šķiet diezgan tāda laba un liederīga iniciatīva. Pirms tur būtu atkal tā kā ikdienas sarežģījumi, kā tas viss noristu un tā. Bet vispārīgi, jā, manuprāt, tas būtu kaut kas būtu ļoti aktuāls un tiešām kaut kas, ko Eiropas Savienībai vajadzētu vairāk attīstīt, to tieši valodu izmantojumu valstīs. Es domāju, ja labi grib, tad var atrast to zelta vidusceļu, kā to izdarīt, bet jā, tas, man liekas, arī veicinātu to
kaut kādā ziņā to kultūras, to nozīmi. Un, jā, kad tu saproti, ko viņi ikdienā varbūt runā, un tad, jā. Ka tā savstarpējā komunikācija starp valstīm būtu plašāka. Jā, noteikti. Man šķiet, tas arī, piemēram, šādos projektos kā Erasmus, kurus jau mēs esam daudz un dikti minējuši, apmaiņas šajos pieredzes braucienos, kad mēs arī spētu sarunāties ar tiem cilvēkiem nevis tikai angļu valodā vai savā valodā, bet pat iespējams viņu valodā. Jā. Kas būtu, vai arī no viņiem tieši mācīties šo valodu. Tas būtu interesanti pieredze, manuprāt. Ko jūs sakat? Pavisam noteikti. Jā, labi. Paldies jums par šo sarunu. Jūs esat ļoti jauki. Paldies jums, ka jūs skatījāties. Mēs esam parunājuši par dažādām iespējām un tēmām, ko mums sniedz Eiropas Savienība. Lai mēs varētu izmantot esošās tiesības un iespējams vēl paplašināt tās, atgādinu, ka ikvienam Latvijas pilsonim ir būtiski piedalīties Eiropas parlamenta vēlēšanās šī gada 8. jūnijā. Atgādinu, ka diskusiju rīkoja Kurzemes plānošanas reģions projekta NOTE ietvaros, kas ir pilsētu un organizāciju tīkls Eiropas parlamenta vēlēšanām. Tiekamies nākamajā reizēs.